Čau, čau! Mani sauc Sanita, un man ir prieks jūs redzēt manā radošajā stūrītī. Man ļoti patīk dažādi rokdarbi, un savos video es stāstu par to, ko esmu radījusi katru mēnesi. Laiks skrien nepielūdzami ātri, ikdienā daudz dažādi darbi, nevienmēr sanāk laiks arī kaut ko radīt. Un jau ir pagājis marts, aprīlis, un šodien ir 3. maijs, un tikai tagad es jums parādīšu, kas man ir tapis martā un aprīlī. Ja vēlaties redzēt kaut ko vairāk no manis, tad sekojiet manam Instagram profilam, jo tur daudz biežāk lieku storijus par to, ko tad es daru ikdienā. Gan saistībā ar rokdarbiem, un dažkārt arī ne ar rokdarbiem. Šodien man mugurā ir pašas šūtais krekliņš, audumu pirku EK audumi. Viņu veikals bāzējas Jelgavā, bet viņiem ir arī internetu veikals, un tad es izmantoju šo te iespēju, un tad pie viņiem kaut ko pasūtu. Arī piegriezni es pirku pie viņiem, šī ir burdas piegriezne vienam modelim, tomēr šo modeli var šūt ar garām rokām, kā man tas ir tagad, var uzšūt ar īsajām rokām, un vēl ir arī crop top variants. Varbūt nedaudz piecelšos, parādīšu, kā tad izskatās šāds te puķains krekliņš. Pabeidzu to aprīlī, un jau esmu vairāk kārt vilkusi uz darbu, un tas ir tāds, manuprāt, ērts apģērbs ikdienai. Šī ir cilpiņa trikotāža, audums ir tāds pabiezs, nav no tiem plānajiem, un vakar, jau tas ir maijs, uzšuvu no pārpalikumiem arī meitai no šī te auduma džemperīti, un šķiet, ka viņa ir priecīga. Nezinu, vai tieši par to, ka viņai ir šī džemperīts, vai par to, ka viņa ir saskaņojusies ar manīm. Bet, prieks par to, ka viņa vēl to džemperīti. Bet tagad par to, kas ir tapis martā. Viens liels projekts martā ir noslēdzies, un tas ir Margaritas Grīslas džemperis Liona. Iepriekšējos vlogos kaut ko jau pa bišķiem esmu stāstījusi par šo te džemperi, bet tagad tāds kā kopsavilkums, varbūt atkārtošos, neņemiet ļaunā. Tātad es sev adīju džemperim M izmēru. Džempera modelis noteikti ir oversize, to var arī ļoti labi redzēt uz manīm. Iespējams, ja adītu vēlreiz šo džemperi, tad izvēlētos adīt S izmēru, jo brīžiem man ir tāda sajūta, ka tas džemperis man ir drusku pārāk oversize. Bet, nav tā, ka man tas ļoti traucētu, bet tomēr gribētos arī redzēt, kā man izskatās nedaudz mazāks izmērs. Jā, es esmu tā kā veikusi pierakstu savā adītu prieks dienas grāmatā, tāpēc es tad nedaudz tā ieskatīšos. Šis process man ilga vairākus mēnešus, bet ne jau tāpēc, ka tas ir sarežģīts, bet tieši tāpēc, ka man ir mazbērns mājās, man ir pamatdarbs skolā, mūzikas skolā, un tas aizņem ļoti daudz laika, un cik ir tas brīvais laiks, tik tas ir. Un tāpēc es džemperi adīju sākot no 9. decembra, kā man šeit ir pierakstīts, un pabeidzu to 6. aprīlī. Principā gandrīz tie jau sanāk 4 mēneši. Bet tiešām džemperis nav sarežģīts, un ja ir laiks, tad to var uzadīt, es domāju, ka diezgan ātri. Šis bija tāds mans lielākais ieguldījums dzijā, bet man ļoti gribējās izmēģināt Santnes Gārda dziju, un es izvēlējos šo te džemperi adīt no Santnes Gārda mini alpaka, un klāt pieliku drops kitsilka dziju. Tātad adīju 2 pavadienos. Santnes Gārda dzija ir 100% alpaka,
Un drops kicilkam tātad ir 75% mohēra un 25% zīds. Džemperi esmu vilkusi jau vairāk kārt, arī uz darbu esmu vilkusi, bet lieldienās mēs bijām izbraukuši nelielā ekskursijā uz Lietuvu, braucām uz Nidu un sēdēju mašīnā un man bija uzvilkts šis te džemperis un pēc tam, kad izkāpām Nidā, tad ieraudzīju, ka viss ēdeklis ir nospalvots. Tā kā principā tas kicilks diezgan pūko, bet tā ikdienā darbā es to nebiju pamanījusi. Es tā precīzi neatceros, cik sarnes gan un arī kicilku kamoliņus es biju nopirkusi, bet sarnes gan varētu būt, ka bija kaut kādi 10 vai 11. Vienā kamoliņā ir 50 grami un 150 metri. Nofilmēšu to krāsas numuriņu, parādīšu, kur viņš. Man palika pāri 100 grami noteikti un kaut kas vēl. Jā, šim te kamoliņam bija uzmeties virsū kaķis, tāpēc viņš ir pārtīts. Un man šķita, ka viņš varētu būt nedaudz cietis un kaut kur izplūkāts, tādēļ es viņu biju atstājusi uz beigām, ka, ja vajadzēs, tad izadīšu, bet tā kā nevajadzēja. Noteikti kaut ko vēl no šī te varu uzadīt. Varbūt arī meitai kādu vestīti vai kaut ko tādu. Un kicilku arī īsti neatceros. Varētu būt kādi 5 man ir bijuši. Un palikuši ir šādi te viens vesels un otrs tāds nedaudz palietots. Tātad kicilkam man ir krāsa numur 3. Maziņš gabaliņš, kuru es esmu notinusi, jo man rokas bija beigās pa garu, un šeit ir abi divi kopā. Tālūk, mans džemperis Liona. Patīkams, silts, manuprāt, mīksts. Man tā kā nav nekāda iebilduma pret mohēru. Neteikšu, ka viņš man kož. Apakšā parasti pavelku krekliņu ar īsām rokām, un tā arī visu dienu nostaigāju, un viss ir kārtībā. Šis vispār ir pirmais džemperis, kuru es adīju no apakšas uz augšu. Parasti ādu reglānus, kuri sākas no augšas un tad iet uz leju, vai arī esmu adījusi, protams, džemperus pa daļām un tad visus sašūsi kopā, bet džemperi vienā gabalā un sākot no apakšas es vēl nebiju adījusi. Šis man ir tāds pirmais. Tāpat arī šī džempera konstrukcija man bija jaunums. Šie tās pleca līnijas tādas nolaistās, tādas nebiju nekad iepriekš vēl adījusi. Un tad līdz ar to man šis džemperis likās tāds interesants, jo daudz tādas jaunas lietas priekš manīm tajā bija. Kādā no iepriekšējiem vlogiem, manuprāt, es jau minēju, ka, manuprāt, ir būtiski pievērst uzmanību, lai valdziņu sādīšanas būtu tā, kā ir norādīts aprakstā, lai kāda sādīšana netiktu izlaista un, piemēram, pēc tam 2 reizes paķerts pēc kārtas, jo šajā te pleca līnijā, kā redzams, var redzēt šos te no valdziņu sādījumus ļoti labi, un ja tur būtu kāda kļūda, tad tāda piekasīga acs, manuprāt, to pamanītu. Tā kā tas ir tāds, kur arī es pati iekritu, jo, ziniet, kā citreiz tur ādā un skatās kādu filmu vai kaut kas cits patraucē, un tad tur tāds upsre, kur neesmu uztaisījusi valdziņu to sādīšanu. Un tad tā doma, ka, labi, nākamajā rindā uztaisīšu vēl vienu papildus, bet tad sapratu, ka, nevarēs tā, jo es esmu diezgan piekasīga pie saviem darbiņiem, un tāpēc es ņēmu un ārdīju ārā un pārtaisīju, lai viss būtu glīti.
un tā kā vajadzīgs. Margarita aprakstā ir pievienojusi arī video pamācības, un sanāk tā, ka džemperi āda, un pēc tam šīs te plecu līnijas ir jāsašuj kopā, tā priekša un mugurpuse. Parasti man tā šūšana, tāda nepārāk, man nepatīk šūt adījumus, un tāpēc es arī tā kā izvairos no tiem adījumiem, kuri ir jāāda pa gabaliem un jāsašuj kopā. Bet Margaritai ļoti labas video pamācības, un man ar tām sašūšanām nebija nekādas problēmas, un sanāca viss labi. Tad runājot par džempera apkaklīti, tā ir dubultā apkaklīte. Manuprāt, interesanti, ka ir jāāda ar 3 adatu izmēriem. Sāku ar 3,5, tad nomainīju uz 3 mm un noslēgumā uz 2 mm. Pēc tam ir tas atloks, un tad tur arī bija tā sādīšana, lai būtu tā dubultā apkaklīte. Un, šķiet, ka tur arī viss tā kā sanāca. Nedaudz tāda pufīga viņa varbūt ir, bet pēc mazgāšanas arī palika nedaudz tāda savādāka. Un priekš tāda siltā džempera, manuprāt, izskatās labi. Un tad es nonācu līdz piedurkņu adīšanai. Visu uzadīju. Izmazgāju, piemērīju un sapratu, ka nebūs labi, jo rokas ir izstiepušās, viss adījums pastiepās. Platumā nekas tā nemainījās, sakrita ar Margaritas blīvumu, bet rindiņu skaits 10 centimetros palielinājās, un tas nozīmē, ka adījums pastiepās. Līdz ar to arī rokas. Un vēl sanāca tā, ka valnītis manām rokām bija tāds paplats. Un arī tas man nepatika. Lai arī adīju ar 2,5 mm, tas tik un tā sanāca tāds diezgan paplats. Par šo tēmu arī biju ielikusi Instagramā, un tad Margarita ir ļoti atsaucīga, un viņa man uzrakstīja, un tad mēs nedaudz arī parunājām par šo te manu problēmu. Un man nebija arī iebildumu tā kā izārdīt, saīsināt roku, tādēļ es jums iepriekš rādīju, man ir palicis tāds maziņš gamoliņš ar abiem tiem diedziņiem kopā. Jā, izārdīju, un tad iepriekš es adīju šo te valnīti ar 40 cm apaļadatām 2,5 mm, bet pēc tam es paņēmu zeķu adatu komplektu, tad 5 īsās adatiņas 2,5 un adīju ar tām. Un man sanāca daudz šaurāks šis te valnītis nekā iepriekš. Tātad tas nozīmē, ka arī pašās adatās, vismaz priekš manīm, ir atšķirība, ar kādām adatām es adu. Nav tā, ka 2,5 mm ņemšu vienalga tur tā zeķu adatas vai apaļadatas. Izrādās, ka gan, lai arī abas ir 2,5 mm, tomēr atšķirība ir. Bet kopumā prieks, kad uzadīju šo džemperi, un ikdienā tas man nodara. Jo, kad sākās pavasaris, darbā bija diezgan augsts un bija kāds siltumiņš, ko uzvilkt. Un gribu teikt Margaritai paldies par šo aprakstu, jo, manuprāt, apraksts ir ļoti saprotams un arī ļoti patīkami, ka tur ir tās video pamācības ieliktas, un tas arī ļoti palīdz procesā. Tā kā paldies, un iesaku tiešām pamēģināt šo te aprakstu. Protams, šis ir mans pirmais Margaritas apraksts, un nezinu, kā tur visi pārējie, bet šo Lionas džempera aprakstu es iesaku pamēģināt. Kā jau ziniet no iepriekšējiem vlogiem iespējams, es piedalos Renātes veidotajā zeķu kopadīšanā, kur katru mēnesi tiek iedota kāda tēma, un tad adītājs ada par šo tēmu zeķes. Sākšu es ar marta zeķēm. Marta tēma bija izaugsme.
Šī te izaugsme varēja būt saistīta arī ar to, ka zeķēm ir izmantota kāda jauna tehnika vai kaut kas cits, kaut kas tāds īpašs. Un tā mana izaugsme bija tāda, ka es pasūtīju Čiagu 2,5 mm īsās adatas. Man šķiet, ka tie ir 23 centimetri. Un jau ilgu laiku es gribēju pamēģināt, kā ir adīt ar šādām te adatām zeķes, un tad tagad es to izdarīju. Biju nopirkusi aprakstu no The Crazy Sock Lady Ravelry, un tad tapa manas Marta zeķes. Šo projektu esmu saglabājusi arī savā Ravelry profilā, tāpēc nedaudz ielūkošos telefonā, ko es tur esmu uzrakstījusi. Zeķes adīju savam vīram, 42. izmērs. Izskatās tās šādi te. Klasiskais kvadrātiņa papēdis. Un principā tur nekas jau baigi nav ko stāstīt par tām zeķēm, jo tās ir parastas klasiskās zeķes. Tikai jaunums ir tas, ka adīju tās uz mazajām apaļadatām. Pirmo zeķi, tad, kad iesāku adīt, bija tā interesanti, jo tās adījums ir tāds maziņš, un tās adatas ir maziņas, un sanāk, kad viņas ir jātur, un šķiet, kad ja ir tāda tendence turēt adījumu tā cieši, tad varētu būt, ka bez maz vai krampjus sāk raut, ja, tad āda tajos, tādā mazā amplitūdā, bet es pie tā pieredu, un nav tā laikam arī, kad es baigi cieši turu visu, un tā kā viss bija kārtībā, es tur iedījos, un viss forši. Man šķiet, ka arī tas process ir tāds diezgan ātrs, tad, kad āda tikai uz apli, tur nekas tā īpaši nav, ne tās, ja āda Magic Loop tehnikā, tad tur tās adatas visu laiku jākārto, ja uz 5 adatām tad arī tur visu laiku kaut kas jākārto, bet šeit visu laiku, principā, adi uz riņķi, bišķīt tur ir jāpiekārto, protams, tie valdziņi, bet man šķiet, ka tas ir diezgan ātri. Visu laiku domāju, kā tad uz tādām mazām apaļadatām var uzadīt papēdi. Reāli to var izdarīt, es to arī darīju uz šīm mazajām apaļadatām, lai gan The Crazy Sock Lady piedāvā arī otru variantu tajā brīdī, kad nonāk līdz papēdim, paņemt tās double pointed needles, tās garās adatiņas zeķu, un lai nav tā kā jāmocās, kā teikt, uzadīt uz parastajām zeķu adatām šo te papēdi. Bet, man gribējās izmēģināt visu pēc pilnas programmas, tāpēc es izvēlējos adīt papēdi uz mazajām apaļadatām. Jā, un par purgalu runājot, to gan, cik es saprotu, nevar izdarīt uz šīm te mazajām apaļadatām, tāpēc tur es ņēmu talkā. Es pat neatceros, kuras vairāk, vai Magic Loopā es nodīju, vai arī ņēmu tās 5 zeķu adatu komplektu. Tā lūk. Nevar teikt arī, ka es esmu baigā sajūsmā par šo metodu. Es teiktu, ka man ir pa lielam vienalga, kā adīt zeķi, bet tad, kad es adīju aprīļa zeķes, tad neviļus tomēr mana roka pasniedzās pēc tām īsajām apaļadatām. Tad laikam jau tas tomēr nozīmē, ka man bija ērti un patika ar tām adīt. Šo te zeķu dziju un arī adatiņas sūtīju no Lietuvas veikalā Sijūline. Es atstāšu apraksta kastītē arī linku uz šo te veikalu, jo es tā kā Latvijas veikalos nevarēju atrast šīs mazās apaļadatas, it kā Kamēlija Jārns es atradu, bet tad man piezvanīja un pateica, ka viņiem ir beigušās šīs te adatas, un tad es atcēlu pasūtījumu. Un, protams, ka ir tā, ka nepirks jau tikai tur adatiņas vien no Lietuvas, tad es paķēru klāt arī šo te zaļo zeķu dziju, un tūlīt pateikšu, kas tā ir par zeķu dziju.
Es Instagramā esmu pierakstījusi. Tā ir Prolana Golden Socks Fashion V, vai arī tas ir romiešu cipars 5, es nezinu. Rakstīts, ka tur ir 75% virgin wool un 25% poliamīds. Jā, bet, manuprāt, martam tādas krāsu salikums diezgan atbilstoši. Man pašai šīs te krāsas kaut kā atgādina sniegpulktenīšus, jo tur ir gan tas zaļais tonis, gan sakasījās deguns, kaut kādas pulkas parādījās, gan tas baltais tonis, nedaudz tāds kā zemes tonis. Nu, tā kā, jā, man ļoti patīk šīs te zeķes. Patiesībā ir tā, ka es pēdējā laikā pērku diezgan maz dziju. Mēģinu lietot to, kas jau ir sapirkts, lai neveidojās daudz krājumi. Un martā es nopirku šo te zaļo zeķu dziju no Lietuvas internetu veikala. Un otrs mans pirkums bija no internetu veikala Woolly-Yarn, kuras nopirku dziju priekš šallītes Sofijas Scarf, kuras aprakstu ir veidojusi Petite Knit. Arī šai te šallītei savā Ravelry profilā izveidoju projektu, kurā tad es nedaudz esmu šo to ierakstījusi, es atkal iemetīšu aci. Tātad pasūtīju dziju konusiņā. Šis ir mans otrais konus. Pirmo reizi es dziju arī sūtīju Woolly-Yarn. Tā bija Angoras dzija, un no tās es adīju šallapkakli, kuras apraksts bija iekļauts Radām žurnālā pirmajā numurā. Man šķiet, ka tas bija Žanetes apraksts. Un jā, tā bija tāda mana pieredze ar šīm te tītajām, ar šīm te spoļu dzijām. Un tagad pasūtīju atkal, un šai te dzijai sastāvs ir 75% kašmirs un 25% zīds. Dzija ražota Itālijā. Adot šallīti turēju diegu 2 pavadienos, tāpēc man ir notīts arī vēl viens kamoliņš no šī te konusa. Šeit vajadzētu tagad būt aptuveni kaut kādiem 50 gramiem. Es nepasvēru, cik tur ir, bet es sūtīju 100 gramus. Man šķiet, ka mazāk jau arī nemaz nevar. Bet es sūtīju ar tādu domu, ka adīšu vēl vienu šallīti. Bet par to vēlāk. Tagad nedaudz par to Sofijas Scarfu. Es domāju, ka lielākā daļa jau ir pazīstama ar šo šallīti. Varbūt uzlikšu uz kakla. Vai? Nu, kaut kā šādi aptuveni. Adīju to priekš pavasara, nopirks jau tādu jaunu trencīti un domāju, kad vēsākās pavasara dienās būtu baigi forši. Vēl nereiz neesmu uzlikusi tā ārpus mājas ejot. Un tad pats adījums sanāca tāds foršs. Man vispār šī dzija patīk. Sākumā, tad, kad es viņu adīju, bija tādi dīvaini, jo pirms mazgāšanas tas adījums sanāk tāds nedaudz kokains. Tas pavadiens ir tāds stīvs, bet pēc mazgāšanas tas atverās un tas ir tāds maigs. Un, manuprāt, tāds sanāca pavasarīgs adījums bez pūciņām, jo man ir tāds sajūta, ka ja klāt ir kaut kāda mohēra vai kaut kāda pūciņa, tad tas vairāk jau velk uz ziemas pusi. Nezinu. Nu, tās ir tāds manas sajūtas. Jā, nu, nekas jau tas sarežģīts nav. Maliņā ir aikords. Vienīgais, ka visu laiku arī ir jāskaita līdzi, cik rindas ir uzadītas, lai varētu veikt, vai nu to sākumā ir valdziņa pieaudzēšana, pēc tam ir sādīšana. Izmantoju rindu skaitītāju, bet brīžiem tik un tā apjuku, kur tad es esmu. Nu, tas ir vienkārši mana tāda neuzmanība. Bet, jā, nu, tiešām nekas sarežģīts tur galīgi nav.
Tas tad arī no adījumiem martā ir viss. Neko martā neuztamborēju, bet martā Jā, tas bija martā. Martā es sev uzšuvu vēl 2 mini svārciņus. Tos gan es neesmu nofotografējusi vai uzfilmējusi. Man bija tāda ideja, ka 29. martā mūsu mūzikas skolas audzēkņiem bija koncerts Karostas kamerzālē. Un tad man gribējās uzšūt šo te krekliņu no šī auduma un tumši zilā krāsā svārciņus. Bet man nesanāca tā ideja, tāpēc, ka es nedaudz ar šī krekliņa apkaklīti, kā teikt, nočakarējos. Kaut kā man viņa nestāvēja, un tad es aprīlī pabeidzu šūt savu žaketi, un tad es aizgāju pie uz tiem šūšanas kursiem, kuras eju, un Edītei palūdzu, lai viņa man palīdz tikt galā ar to apkaklīti, un tad mēs tur pabām viņu pārtaisījām, tagad viss ir kārtībā, visu tagad sapratu, un turpmāk viss būs labi ar apkaklītēm. Bet, jā, tad martā man ir tapuši noteikti 2 svārki, un šis te krekliņš tāds pa pusē. Pabeidzu pavisam es viņu tikai aprīlī. Labi, domāju, ka ķersimies klāt pie aprīļa. Aprīlis nav bijis tik ražants kā marts. Aprīlī pabeidzu tikai zeķu pāri. Un tas arī saistīts ar to, ka piedalos tajā zeķu kopadīšanā. Aprīļa tēma bija rotaļīgums, manuprāt. Varbūt es kaut ko sajaucu, bet kaut kas uz to pusi. Bija jau 11. aprīlis, kad es sapratu, ka, nezinu, briesdziepes varbūt nepaspējuši uzvadīt to zeķu pāri, jo aprīlis jau vidū un zeķis nav, bet paspēju. Iesāku adīt kaut kad ap lieldienām un pabeidzu laikā. Šīs zeķes man ir tādas raibas. Dziju es pirku kaut kad, neatceros kad, Liepājas dziju veikalā Adele. Šī dzija ir ražota Lietuvā. Man šeit ir etiķetīte. Cik es saprotu, to ir taisījusi Midara. Ir tāda lietuviešu dzijas firma. Vismaz es no viņiem esmu kaut ko vēl pirkusi kaut kad. Maučus es adīju no kaut kādas Midaras dzijas sen atpakaļ. Tā, es neesmu īsti tā kā tajā iedziļinājusies, bet izskatās, ka tad Midara to ir radījusi, un dzija saucās Astral Superwash, 75% vilna un 25% poliamīds. 100 gramos 420 metri. Adīju atkal ar 2,5 mm adatām, un kā jau iepriekš minēju, tad izmantoju mazās apaļadatas. Jaunums šīm te zeķēm ir Afterthought Heel. Nezinu, kā viņu tulko latviešu valodā. Ja ziniet, lūdzu ierakstiet komentārā, labprāt to uzzinātu. Tātad, ko nozīmē šis papēdis? Tas nozīmē, ka sākumā zeķi ada kā vienu garu tādu trubiņu, ja? Tad pabeidz no sākuma līdz purmgalam. Un tad ir 2 veidi, cik es noprotu. Viens veids ir tāds, ka sākumā, tā kā procesā ieāda kaut kādu citu dzijas pavedienu, lai zinātu, kurā vietā tad šo te papēdi taisīs, un pēc tam uzlasa valdziņus un uzada šo te papēdi, tad, kad viss jau ir uzadīts. Manā gadījumā bija tā, ka es skatījos YouTube'ā atkal no tās pašas The Crazy Sock Lady pamācību, un viņa rāda, ka sākumā uzada tātad vienu garu dasu, kā teikt, un pēc tam ar marķierīšiem iedala vietu, kur
ir jābūt šim te papēdim, tad uz adatām uzlasa valdziņus un ar šķērītēm pārgriež pāri valdziņu un tad atārda vaļā un uz adatām paliek atkal tas valdziņu skaits, kas ir nepieciešams. Pats papēdis adās tā kā purngals. Man tas likās ļoti ātri un ērti. Man patika šis papēdis, godīgi sakot. Es adīšu vēl. Un tad man jau galvā ļoti ilgu laiku sēž, ka es gribu uzadīt tādas zeķītes, kurām ir raksts vienā sāniņā. Un izdomāju, ka adīšu šīm zeķēm to rakstu. Bet, protams, es zināju, ka tā būs, bet tik un tā es to izdarīju. Raibās šādās te zeķēs ieliku rakstu, kuru gandrīz nevar redzēt. Raksts ir ņemts no japāņu rakstu grāmatas lielās ar nelielām izmaiņām. Tātad raksts izskatās šāds te. Tur ir labiski grieztie valdziņi, un šeit ir tādas valdziņu pārcelšanas, kad vienu valdziņu pārceļ pāri citam valdziņam un izveidojās šāds tāds rakstīņš. Bet vispār, kad uzvelku uz kājas, izskatās forši, ka tur ir tas rakstīņš. Man patīk. Tā kā šīs te ir manas aprīļa zeķes. 39. izmērs tā kā priekš manas kājas, lai es visu kārtīgi saprastu par to papēdi. Negribās jau tā skaļi to teikt, bet man tas raksts ļoti patīk, un man patīk arī šis papēdis. Man vajadzētu saprast, kā viņu tā kā pierakstīt, lai citi saprastu, kurā vietā ir jāsāk taisīt. Un es gribētu šādām te zeķēm uztaisīt aprakstu ar šādu te rakstu. Bet es uzadītu vienkrāsainas tās zeķes, lai var saprast, kāds tur tas raksts ir. Augšā valnītis arī ir ar labiski grieztajiem valdziņiem, un tad viņi te tā smuki pāriet uz to rakstu. Nu jā, ko jūs vispār teiktu par šādu ideju, ja tādām zeķēm taptu apraksts? Nu, lūk. Un tad vēl aprīļa sākumā ļoti cerīgi izskatījās, ka es savai meitai uzadīšu džemperi no tās dziļas, ko nopirku hobiju internetu veikalā. Man te ir tas paraudziņš. Adīju viņu ar 5 mm adatām. Dziļa tāda interesanta, vietām viņa ir rasnāka, vietām viņa ir šaurāka. Tad tur tiek rīkumiņi. Vairāk par šo... Nē, re, kur man ir arī tā etiķete. Tā, tur bija 85% vilna, 10% akrils un 5% viskoze. 15 gramos 100 metri. Šī tāds te. Nopirku dzīvu es decembrī ar lielu atlaidi. Viens kamoliņš maksāja 4 eiro ar kapeikām. Ļoti vilinoša cena man likās, tāpēc es viņu nopirku. Tagad es adu to džemperi, un man tāda sajūta, ka man nepietiks tā dzīve. Kad būs ziepes. Un es paskatos tajā hobiju mājaslapā, un tagad jau vairāk tās atlaides tur nav, un viens kamoliņš maksā 7 eiro ar kapeikām. Un, es nezinu, vai tā dzīve ir tik vērta. Un es nepasūtīju to dzīvi. Man pietika ar tiem 4 kamoliņiem, ko es pasūtīju. Tagad es jums to džemperi nerādīšu, tāpēc, ka viņš pašlaik stāv iemērkts ūdenī. Es viņu mazgāju, jo šodien es viņu pabeidzu. Šis džemperis man sākās ļoti ātri. Es vienā nedēļas nogalē uzadīju visu rumpi, un tad pienāca laiks piedurknei. To vienu piedurknei arī es uzadīju diezgan ātri, un tad kaut kas iesprūda. Nezinu, sākās atkal visādi darbi, un vēl nezinu kas, un tad tās aprīļa zeķes, un man tas džemperis stāvēja projektu somā,
Un tad man bija tāda sajūta, ka es vienkārši meklēju kaut kādus iemeslus, lai man nebūtu jāpabeidz tas džempers, bet tas džempers bija jāpabeidz, jo tagad būtu tas laiks, kad varētu viņu tieši lietot, jo it kā ir tas pavasaris, ir tās siltās dienas, bet apakšā zem kombinzona plānā vēl viņu varētu pavilkt, piemēram, no rītiem vai kādā augstākā dienā, tā kā būtu tieši baigi labi. Bet, nu labi, tagad tas ir izdarīts, viņš ir izmazgāts, redzēs, kas tagad būs pēc mazgāšanas, lai nesanāk, kaut gan viņš varētu pastiepties, galvenais, lai viņš nesaraujās, ja pastiepsies, viss būs kārtībā. Bet vairāk par šo te džemperi tad pēc tam parunāsim nākamajā vlogā. Tā kā ir sācies maijs, tad es jau varu pateikt, ka nākamā zeķu tēma ir dabas bagātība. Man ir padomā dažas zeķes, ko es esmu noskatījusies Ravelry. Man tā kā naginies tomēr atkal kaut ko krāsainu uzadīt, bet no otras puses man tā kā negribās adīt krāsainu. Tā kā, ja jūs atceraties par to manu stāstu Valentīna dienas zeķiem. Bet šovakar pie maniem brauks arī mamma ciemos, un es mammai palūdzu, ja viņa var atrast mājās, lai viņa man atved to veco labo Latviju rakstu grāmatu. Tas laikam tā kā cimdu rakstu grāmatu, bet varbūt, kad es no tās grāmatas varētu pamēģināt kādu rakstu paņemt un pati kaut ko izdomāt, bet man ir noskatīti daži apraksti no Ravelry arī. Labi, paturēšu arī to noslēpumā, lai jums interesantāk skatīties varbūt manu Instagramu un arī, lai jūs vairāk gaidiet to manu nākamo epizodi un tad paskatīties, kā man veicās ar tām māja zeķiem. Tas būtu tāds māja plāns, un tad ir kaut kas vēl jāiesāk, vai ne? Jo tā kā lielie darbi ir izdarīti, Liona ir pabeigta, meitai džempers ir uzadīts. Tur rekur stāv vēl divi tie kamoliņi no hobby jārna, ko es tā kā biju plānojusi meitai uzadīt. Bet to es tagad tā kā man vēl nav īsti idejas. Bet man ir divas lietas padomā, ko es tā kā priekš sevīm. Viena no tām ir Beatrix kardigan. Un otrs man ir arī Margaritas Grīsles apraksts no Radām žurnāla numur 2. Viņai iekšā tur ir debes pieskāriens. Varbūt ziniet tā jaka, kurai uz rokām ir tādas pīnas, tādas pufīgas rokas sanāk. Es, manuprāt, jau noskatījos arī dziju, tikai vēl to neesmu nopirkusi. Pagaidām arī to tā kā neteikšu, jo neesmu vēl īsti pārliecināta, vai pirkšu vai nepirkšu, bet visdrīzāk, kad es iesākšu to Beatrix kardiganu. Vismaz tāda pagaidām ir sajūta. Runājot par Beatrix kardiganu, man tur aizmugurē krājumiņos stāv Rauma dzija, no kā šī te jaka ir arī oriģināli adīta. Es viņu pasūtīju vienā franču internetu veikalā. Un klāt es plānoju likt dropskīt silku, bet ar tām krāsām es vienreiz skatījos internetu veikalā un tā kā īsti nevarēju saprast, kas tur varētu piestāvēt. Tā rekur manā atvilknītē es jau esmu nolikusi priekš paraudziņu. Šiem te nabadziņam arī kaķis uzbruka. Es nevaru cīnīties ar viņu. Tātad Rauma Fivel, šāda te dzija. Un klāt man ir tā kā šis te, tā viņi nav saskanīgi, bet varbūt, ja viņu liktu vienā pavadienā, tā kā viņus abus kopā, tad nebūtu tik slikti. Un katrā gadījumā es taisīšu paraudziņu un tad jau redzēs. Tā kā, jā, varbūt, ka tas būs mans nākamais process, un tam debesu pieskārienam jānopērk dzija. Jā. Par maniem šūšanas plāniem varbūt nedaudz varu arī pastāstīt maijā. Es tagad šūšanas nodarbības neapmeklēšu, jo, ir
mācību gada beigas, un, ja kāda no jums strādā skolā, tad visdrīzāk jūs man sapratīsiet, kāpēc tā. Bet es gribētu pati mājās uzšūt 2 projektu somas, kurus es piedāvātu arī tā kā iegādē, un vēl man ir arī audumiņš priekš tām zeķu adatām, kurus sauc par zeķu adatu sargu, varbūt atceraties šo te. Man ir tāds audumiņš ar notiņām, un no tā es gribētu uzšūt šos te adatu sargus. Tā kā, jā, tur man daži sanāktu. Un vēl es veikalā Abakhan martā nopirku smuku tādu viskozas audumu ar puķēm, un EK audumu pasūtīju piegrieznī kleitai vasaras, un gribētu to vēl pati uzšūt. Man izskatās, kad es tiktu galā ar to. Un vispār man aprīlī bija tāda apņemšanās audumu nenopirkt vispār, tā kā nekādu, un es to tā kā godam izturēju. Es audumu nenopirku, bet 29. aprīlī gan turpatējos EK audumos pie meitenēm var veikt priekšpasūtījumu, un tad es tur tā kā uztaisīju to priekšpasūtījumu, bet es, kā jau smējos, tas neskaitās, jo man turpat nebija jāsamaksā nauda. Tagad es gaidīšu, kad tas audums atnāks, un tad es viņām maksāšu. Jā, tā kā tā. Gribēju kaut ko vēl teikt par to aprīli, jā, kad gribēju, ziniet, ko jums pastāstīt par to andeli, mandeli. Nezinu, cik daudz no jums tur tā kā iet, bet tur ir sadaļa mājai, manuprāt, un tad ir materiāli rokdarbiem. Un tad es tur ieeju, tur liek dzīves pārdošanā arī, kas kādam ir kļuvušas liekas, vai varbūt vienkārši pārdot dzīves, nezinu. Pati es tur esmu pārdevusi no mammas krājumiem, kaut kādas dzīves ir labi aizgājušas, un arī dažas man šķiet, ka arī savas esmu pārdevusi. Tā kā, ja jums kādai varbūt interesē, un varat pamēģināt. Bet aprīlī nopirku šādu te lietiņu no Katijas, ieraudzīju, ka tur piedāvā šādu te magnētisko aproci. Man jau tā meita ir kaut kādus pielipinājusi klāt, viņai ļoti patīk. Nopirku šo te priekš pa lielam adīšanas. Tad, kad adu zeķis, tad es ar tiem metāla marķierīšiem iezīmēju katru 10. rindu. Un tad man likās, ka būtu baigi forši, ka ap roku ir tāda aproce. Un tad tur virsū uzliek tos marķierīšus. Un tad viņi ir pa rokai, var paņemt. Vēl neesmu izmēģinājusi, bet gan jau, kad izmēģināšu. Tā kā šis ir mans aprīļa pirkums priekš rokdarbiem pa lielam, un tas arī ir viss. Paldies, ka skatījies. Šim vlogam tas būs arī viss. Un priecāšos par kādu komentāru, par īkšķīti, bet vispār es priecājos, ka jūs tikai paskatāties to manu pārraidi un ka tie skatījumi ir. Un paldies, ka padalāties arī Instagramā ar screenshotu, ka jūs skatāties tos manus vlogus, gan varbūt ieinteresējat vēl kādu. Tā kā, jā, forši, ka jūs šeit ienākat un uz mani paskatāties un paklausieties, kā man tad ir veicies katru mēnesi. Tā kā, lai jums foršs maijs, un cerams, ka tiksimies jūnijā, lai varētu jums pastāstīt, kā tad man ir gājis maijā. Bet pagaidām teikšu jums atā.